Medus ir mūsu latviešu brīnumlīdzeklis. Tas noder ne tikai skaistumam, bet arī imunitātes stiprināšanai. Mājās ražotais medus ir viena no lietām, ko ogrēnieši varēja nopirkt pirmajā Hercoga Jēkaba tirdziņā. Tirdziņš nosaukts par godu zināmākajam Kurzemes, Sēlijas un Zemgales novadu valdniekam Hercogam Jēkabam. 18. maijā Ogres skverā ar augšņu malku kūpinātās zivs smarža un caurdabīgā koka laiva vilināja nevienu ogrēnieti. Redziet šo skaistumu. Viss no Latvijas, Lapmeša ciema labums un tāpat ķegumi. Alle jau 12 gadus darbojas Lapmeša ciema ģimenes uzņēmumā Reinis B, kurā strādā gan bērni, gan mamma. Viņa kopā ar citiem tirgotājiem piedāvāja pašu saimniecībās audzēto un ražoto produkciju. Rupmaizi, zivis, sieru, medu, smilkšķaikšķu sulu, piparkūkas un ziedu stādes. Kā saka paši tirgotāji, viss ir roku darbs. Braukāju praktiski kādus gadus 9 noteikti. Bet tikai pārsvarā uz kultūras namu tanī pasākumā, kur ir gada tirgus noteikts. Jo šitas te Hercoga Jēkaba tirdziņš šeit ir pirmo reizi. Pirmās reizes ir tādas, kamēr cilvēki pierod, kamēr aprod, un pēc tam ir tā, kad jau gaida un skatās uz pulksteni, kāpēc jūs kavējat. Un tāpēc tas ir mūsu mērķis vienkārši parādīt pašiem, ko mēs ražojam, ko mēs tirgojam, kam nav jāiet lielajās tirzniecības tīklos vai ne, bet un cilvēki ļoti apmierināti. Galvenais jautājums ir cena. Un prasa tieši. Kas tad? 2,50 kg. Pagaršot var, es iedošu jums. Tā lielāko daļu cilvēku prasa par tiem pierādziņiem, rūdzemiltu pierādziņiem. Tā kā tie nav nekur. Šodien viena sieviete tev atnāca. Beidzot, es atradu rūdzemiltu pierādziņus. Un lielākā daļa tieši par tiem, jo tie nav nekur vajag tāda redzēta. Visi tā par tiem diezgan priecīgi. Un tā. Līdz šim Latvijā bija tikai 3 regulāri visu sezonu tirdziņi. Bazārs Berga bazārā, Straupes lauku labumu tirdziņš un Hercoga Jēkaba tirdziņš Jelgavā. Bet kopš 18. māja klāt ir nācis 4. tirdziņš Ogrē. Pilsētas iedzīvotāji novērtē, ka turpmāk nebūs jādodas uz Rīgu vai kādu citu pilsētu pēc dabīgas mājās ražotas produkcijas. Šeit svaigāk produkcija tomēr. No laukiem un mēs atbalstam lauksaimniekus. Tas ir pluss tomēr. Es esmu izbrīnīta, ka kaut kas tāds notiek, jo es tiešām nezināju, bet runā, ka būšot katru 1., katru 3. vai 4. nedēļu, tātad mēnesī 2 reizes. Plānojat arī tālāk apmeklēt? Mēs esam vietējie, tad jau ikdienas pastaigā nākot, pa piparkūkai vajadzēs droši. Prieks, ka visādi Latvijas preces var atrast vienkops, nav nekur jābraukā īpaši tālu. Tas ir vienkārši intereses pēc. Tas ir ļoti labi. Liekas, ka svētkos esam šodien. Jā, un paskatīties, ar ko cilvēki nodarbojās. Tā, interesanti. Hercoga Jēkaba tirdziņš Ogrē tapis sadarbojoties Sēlijas amatniecības un turisma attīstības biedrībai ar Ogres novada pašvaldību un Latvijas amatniekiem, mājražotājiem un zemniekiem. Tirdziņu Ogrē plānots rīkot 2 reizes mēnesī, katra mēneša 1. un 3. piekdienā no pulkstens 12 līdz 7 vakarā visu gadu. Laura Liepiņa, Zanda Tereško, Ogres televīzija.